Uzdošu jums mīklu. Tam ir 3,5 colu ekrāns, 2 megapikseli kamera, ar kuru nevar filmēt. Tajā nevar ievietot atmiņas karti. Radies tas ir 2007. gadā, bet tam ir Wi-Fi. Kas tas ir? Tas ir pirmais iPhone. Un es atceros, tas ir pirmais telefons, kuru tiešām normāli var darbināt ar pirkstu skārienu jūtīgā ekrānā, kas tiešām arī darbojas. Jo līdz tam, atcerieties, vajadzēja speciālus irbulīšus. Lai nu kā Latvijā to nemaz nevarēja nopirkt. Mēs pameklējām un atradām Tomu, kuram šāds telefons ir un starp citu arī darba kārtībā. Skatāmies! Es jau īstenībā sen gribēju iPhone, bet man tā piedāvāja viņu tā kā, un es nezinu kāpēc, es vienkārši viņu tā kā nopirku un tā kā uzreiz, tagad visu laiku lietoju. Es zināju kāds 3., 4., bet pirmos nebija vispār zinājis. Lai gan pirmajam iPhone'am ir teju 7 gadi, Toms savējo ir nopircis tikai pirms gada. Lai gan neveiksmīgi kritiena rezultātā ir saplīsis tā ekrāns, telefons darbojas kā tam pienāks. Arī baterija pie normāla lietošanas režīma iztur 1 dienu. Es lietoju īziņas, sazvanos, vēl es izmantoju Twitter aplikāciju, kalendāru, kameru, kalkulatoru un tādas aplikācijas. Viņš ir tikai strādā 2G tīklos. Telefonam ir 16 GB iebūvēta atmiņa, bet tam nav GPS, tāpēc nevar pilnvērtīgi izmantot navigāciju. Lai gan pašos pirmsākumos telefonā nebija arī filmēšanas iespējas, līdz ar operētāja sistēmas atjaunināšanu ir pieejams jaunas aplikācijas, un viena no tām piedāvā arī filmēt. Toma telefona iespējama jaunākā operētāja sistēma ir 3.3, un uz tās, diemžēl, nestrādā vairākas populāras aplikācijas. Man iet tikai Twitteris, tāpēc, kad vēl ir Viber aplikācija, tas kaut kas līdzīgs WhatsAppam, bet WhatsApp es nevaru, jo man neatbalsta vairāk draugiem LV. Es arī nevaru, jo aplikācija, viņas ir veidotas priekš jaunākajiem. Vēl Facebook es varu izmantot, bet vecāko versiju. Pirmo reizi ieraugot vietālruni, cilvēki jautāja, vai šajā tālrunī vispār ir iespējams rakstīt e-pastu, jo nav taču pogu. Pāriešana uz kārienu jūtīgo ekrānu iesākumā sagādāja nemazums pārsteigumu. Kā savu sapņu telefonu pirmo iPhone 2008. gadā iegādājās vēl kāds tehnoloģiju fans. Man bija viens no pirmajiem iPhoneiem Latvijā. Tā sagadījās darīšanās. Es biju aizbraucis uz Dubaju, un Dubajā lielveikalā ieraudzīju nelielu šiltīti, ka zem letes no indiešiem var nopirkt iPhone. Tas bija tā kā nopirkt Ferrari, un tad visi, kur tu eji, visi par priecājās, un visi grib redzēt, kā tad viņš izskatās, kā tad ir pasēdēt iekšā. Tā īpašā sajūta bija tā, ka tev ir kaut kas ekskluzīvs, pat ja viņš nemaksā 1 miljonu.